Iesim, izbrauksim pāri Gangai ar ļoti drošu kuģīti, kad cilvēki nāk ārā. Nu, labi, ka ne iekšā. Veiksmīgi pārbraucis ir. Izskatās, būs diezgan jautrs video. Nezinu, ko tu gribi parādīt ar uzlīmēm, bet, nu, labi. Tur ir tev raftings pa Gangu. Pārcelšanās pāri Gangai. Pagā, kāpēc tagad klusums? Risks dzīvē. Halo! Te kāds ir? Aizstās laivas iekšā. Man šķiet, ka iekšā izstās tāpat kā ārā. Es ceru, ka visi saprata, ko viņš teica tikko. Kaut ko par uģāģā, peka par berērē. Lēnām jau dodas vietē. Principā cauru gadu ap 6:30 saula aust un 6:30 vakarā riet. Diezgan precīzi, visa gada garumā. Tā līdz sāks traukt kopā ar visiem un arī ar onkuli, kas vada. Pēdējie cilvēki nāk iekšā. Nu tā jau baigi smuki tur viss izskatās. Pārcelsimies vai ne tomēr? Nu, ko peldam pāri Gangai uz otru pusi. Ūdens ir tirkīzi, tāds zaļ gan zils. Ļoti, protams, tīrs, jo pat taisnu nāk no kalniem. Un arī skati, protams, ļoti skaisti. Brauciens ir superīgs. Šķiet vēl kāda minūte knapi sanāca, bet vajadzēja gaidīt kādu pusstundu. Bet tāpat forši, protams, pabūt ūdens tūmā, pastīties tādus skaistus skatus. Nu, maza momentiņa, tagad bišķi pabaudām, paskatāmies, kā izskatās. Ūdens, kalni. Tas ļoti noskanīgs, ļoti garš, ļoti tīrs viss. Tas ir labāk, tas būs jābraucāji. Kam jāpasakās pēc veiksmīgas pārvietošanās par upi? Šivā. Principā te jebkas kaut kādā ziņā ir risks, tāpēc ir labi vispār kādam pateikties.